Tāpat mēs dosimies uz Aglonu, jo tur doma pērk par milzu naudu nekustamos īpašumus. Mēs varēsim izīrēt telpas uzņēmējiem. Es nezinu, kur viņa te radīsies, ņemot vērā, ka šī vadība pacentās, lai uzņēmēja darbības centrs Aglonas novadā tiktu slēgts, likvidēts, neslēgts, bet likvidēts, jā? Tad man ir tāds jautājums, kur tie uzņēmēji? Tagad gan mēs skatītāji dosimies uz Latgali, vietu, kur pavisam nesen notika ļoti nozīmīgi svētki visiem kristiešiem, Vissvētās Jaunās Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Aglona pilsētiņa Latgalē ar sakrālu nozīmi, bet dažs vietējais nobažījies, ka pār tās slavu savalkas aizdomīgu darījumu un izšķērdības mākonis, jo vietējā dome ar vieglu roku turklāt slepus esot iegādājusies graustu par 30 000 eiro. Šitā ēka ir nopirkta jau 2 gadi atpakaļ, bet nekas ar viņu nenotiek, jā, un praktiski nav nekādu ziņu kādam nolūkam. Informācija no pašvaldības mums vienīgi caur, ne jau pašvaldības mājaslapu, bet caur Aglona net tāda ir, un tur tos visus mēs kaut ko uzzinām tuvāk. Tā ir nodokļu maksātāju mūsu pašu naudiņa. Grausts ir bijusi pasta ēka, pūst jau kopš 90. gadiem. Iegādāts par 30 000 eiro, aizvien pēdiņās priecē iebraucējusi ceļa malā. Tad, kad tika 12. gadā es Aglonas novadā meklēju īpašumu, šo īpašumu man piedāvāja par 12 000 latu. Jā, tas ir 17 000 apmēram eiro, kas būtībā ir 2 reizes zemāka cena nekā tika piedāvāta pašvaldībai. Droši vien pašvaldība ir naudīgāka. 30 000 ēka tika nopirkta. Ēka pirms deputātu lēmuma netika apsekota. Lai ēku apsekot, nācās 2 mēneši gaidīt. Mums nav administratīvās ēkas, kā jūs redzat. Administratīvajā ēka ir izvietojusies Sajietu namā un praktiski traucē darbu kultūras dzīvei. Tas ir viens. Otrs, šis īpašums atrodas uz Bazilikas zemes. Mēs maksājam nomu. Un praktiski mums pašā centrā Aglonā nav neviena pleķa gabaliņa, kas piederētu pašvaldībai. Viss pieder Bazilikai. Šī māja nebūs tikai administratīvā ēka, bet būs multifunkcionālā ēka. Multifunkcionālā ēkā mēs varēsim izīrēt telpas uzņēmējiem. Es nezinu, kur viņa te radīsies, ņemot vērā, ka šī vadība pacentās, lai uzņēmēja darbības centrs Aglonas novadā tiktu slēgts, likvidēts, neslēgts, bet likvidēts, jā? Tad man ir tāds jautājums, kur tie uzņēmēji? Staņislavs ir aglonietis kopš dzimšanas, ved mūs graustu ekskursijā, apliecinot, ka pamestu ēku ir gana, tāpēc neesot saprotams, kāpēc neattīstīt tās, nevis piepirkt klāt vēl vienu graustu. Nav saimnieka. Riktīgi. Jā. Tā ir viena no tām mājām, kur varēja atjaunot tā vietā, lai pirktu graustu vēl vienu. Jā, tiešām šeit kādreiz bija bērnu dārs, pēc tam mūzikas skola, un tā viņa stāv tagad nolemta iznīcībai. Pirms kāda laika pat dome esot nopārdevusi par 60 000 eiro ēku labā stāvoklī, kur iekārtots veikals. Iedzīvotāji bija pret pārdošanu. Kāpēc katru mēnesi kaut kādi 400 lati gāja no šitās izīrēšanas, tās ēkas. Un ja viņu nebūtu pārdevuši, viņu taču varēja paņemt un pārtaisīt par to multifunkcionālo. Pašreiz mēs strādājam pie projektiem. Strādā attīstības plānotāji, izpilddirektori. Ja vēlaties, varat paskatīties mājaslapā, tur ir visi iepirkumi izsludinātie, visa informācija ir redzama mājaslapā, ir redzami visi protokoli, kur mēs esam lēmuši, un tādēļ mūsu doma ir vienkārši šo centru izveidot. Pirkšana notika ļoti haotiski, ko liecina arī dokumenti, dažādās kļūdas dokumentos, piemēram, kaut vai viena tāda, ka šī ēka atrodas Preļu rajonā, kurš jau sen tāds nepastāv. Pirkuma maksa, ko sagatavo domes juristi, skan šādi, ka īpašumu kopējā pirkuma maksa pēc pušu vienošanās ir 21 000 un iekavās 11 000 latu. Nevis 21 un arī 11 000 latu. Es nezinu, kādam juristam jābūt, domāju, ka jebkurš saprot, ka vēlāk var pie tiem 10 pielikt kaut vai 60. Par kļūdām dokumentos domnieki rausta plecus. Grausts, kas pārstāvs skaistā ēkā,
Vai nerealizēta ideja, no kuras labumu negūs neviens, varbūt vienīgi tas, kuram samaksāta nodokļu maksātāja nauda? Uz šiem jautājumiem vēl tikai tiks atbildēts. Roberts Glass, Dzintars Rudzītis, Pēstabū no Aglonas. Nē, bet šis ir labs vispār. Jauna matemātika, 10-1, nevis 11, bet 10-1. Jā, un pēc tam tāds līgums ir parakstīts, un kur tur vairs var vispār izspriest, cik tur ir samaksāts vai nē, jo tur rakstīts 21, tur atkal 10-1. Un atšifrējumā redz, visi ir parakstījuši, bet mēs jau redzam, kas tie par cilvēkiem, kas ir parakstījuši šo dokumentu, un kuriem 10-1 tā kā pilnīgi normāli varētu strādāt, vai ne, un viņi to var arī parakstīt. Nu, izklausās, ka deputātiem būs jāparāda, kur tie 30,000 galā ir palikoši. Jā, protams, ka ir doma nepiekrīt un saka, ka šī ir nomelnošanas kampaņa pirms vēlēšanām, un mīļie draugi un tie, kas jūs tur dzīvojat, protams, arī tajā galā noteikti jūs visi arī labāk, un katram ir sava versija par to, kas tur notiek un ko tur pērk un nepērk. Bet, protams, ka, kā Igauns tikko teica, domai būs jāpaskaidro, un kas tur un kāpēc ir samaksāts, vai 30,000 nav izmesti zemē.